Atbalsta Latvijas mobilais telefons. I'm not coming here for the better of my health. I'm coming here to try to make you better. Everybody likes a hard-working team, but what people forget to do is to work hard. Būt olimpiādē ir katrs sportists sapnis, taču ne visiem izdodas to sasniegt. Latvijas hokeja izlasē tas ir izdevies. Ar raksturu, cīņu, emocijām, komandas garu un īstu tās kapteini. Viņš atgriezās pēc daudzu gadu pārtraukuma, lai vienotu šo komandu. Sandi Ozoliņu ilgi pierunāt nenācās, taču savu ārtavu tajā ielika gan Hokeja federācijas prezidents Kirovs Lipmans, gan uzņēmējs Gunārs Čirsons. Galīgo Sandim palīdzēja pateikt viņa ļoti labs draugs Guntars Pasti. Man bija saruna ar Gunāru Čirsonu, un viņš izteica tādu ideju, ka mēs nevarētu palīdzēt izlasē kaut kādā veidā, atbalstīt morāli, atbraukt uz Rīgu šī turnīra laikā un būt kopā ar izlasi. Runājām ar Kirovu, ka kā tad bez mūsu vadošiem, bez mūsu guru. Tad es viņam uzdevu jautājumu, es paklausīju, varbūt tu sāc ar viņu runāt, un tad es turpināšu. Sands man atsūtīja SMS. Vienkārši, kā būs, kā tu skaties uz to, ka es uzspēlēšu. Es no sākuma to nopietni ir tā. Vai es braucu kā spēlētājs, vai es nebraucu vispār. Kas man patīk no Ozoliņa puses, ka viņam nebija nekāda pretestība. Vairāk jau viņam vēlme tā bija. Varbūt viņam vajadzēja, lai es varbūt palīdzu to vārdu pateikt. Es uzrakstīju un paprasīju, atradīsies vieta 40-gadīgam aizsargam šīs izlases sastāvā. Un pēc brīža es saņēmu atbildi, ka jā. Sanda ziņā es domāju, ka tas bija tāds tā kā dvēseles kliedziens Sandim. Es zināju, ka es gribu, un es varu, un es spēšu. Pēc 7 gadu pārtraukuma viņš ieradās motivēts un gatavs palīdzēt. Ienākot ģērbtuvē, Sandi nekas nepārsteidz. Te visi savējie. Mērķis visiem viens. Puikas sēž, visi pazīstam. Čau, kā iet, ejam trenēties, tas arī viss. Komandu pieskatīja arī vecais cīņu biedrs Artūrs Irbe. Un jūs būtu? Sportcentrs, jā? Viss sakārtots, jā? Hokeja sabiedrībai bija skaidrs. Šoreiz komandā būs cits līderis. We have a guy that is going to solidify our team. He's going to be the guy that every team has leaders. Santa atgriešanās ietekmēs visnotaļ pozitīvi gan laukumā, gan ārpus laukuma, jo tā es varbūt negribētu nosaukt, ka šim aitu baram ir vajadzīgs gans. Īsi pēc atgriešanās kapteinis bija piesardzīgs. Viņš nevēlējās kļūt par glābēju, mesiju vai nacionālo varoni. Grūti ir atbildēt uz jautājumiem, uz kuriem tu vēl nezini atbildes. Šī ažiotāža, manuprāt, tā kā nolika pašu galveno otrajā plānā. Un tas man ļoti nepatika. Un tādēļ es centos būt īss, konkrēts un projām. Tā. Kāds lielās runas nebūs. Varētu negatavot tos miķus. Šī turnīra nozīmīgumu saprat ne tikai Sandis, bet arī citi hokeisti, treneri un visi, kas sapņoja piepildīt šo sapni. Es mierīgi varēju sēdēt mitišos un skatīties pa televizoru, veči kā jums iet. Es uzņēmos atbildību. Un tādā brīdī es arī apzinājos, ja ir neveiksme, ja ir fiasko, tad
Viens no iemesliem būs noteikti es. Dažreiz gan ir tā, ka komanda ir bijusi kopā ar vienu sastāvu un ir vairāk varbūt tie motivācija, kuri grib tā izlasē spēlēt tik tiekšā. Par to ir daudz bijuši strīdi. Lai gan es tomēr esmu pārliecināts, ka olimpiskais kvalifikācijas turnīrs tas nav nekādā gadījumā nekāds nākotnes turnīrs, un tur tiešām jāspēlē labākie, kas ir uz to brīdi. Tas jau ir pašsaprotams, ka mums būs tās degošās acis, un tur nekādu motivāciju nevajag meklēt. It's a once-in-a-lifetime opportunity, but before you get there, there's some work to be done. Tā ir komandas spēle. Viens spēlētājs neuzvarēs to spēli. Viens spēlētājs nemotivēs visus un nespēs to uz saviem pleciem iznest viens pats. Tā ir komanda. Komandas gars veidojās ne tikai treniņos, laukumā vai ģērbtuvēs, bet arī neformālā gaisotnē, prom no svešām acīm. Jānis Sprukts organizēja vakariņas pirms pirmās spēles, kur mēs visi aizgājām kopā kā komanda spēlētāji. Paēdām vakariņas, daži vārdi tika pateikti, un tad es sapratu, vienu, ka psiholoģiski mēs esam gatavi, ka šī būs komanda, kas izies uz laukumu. Šie nebūs individuāli spēlētāji ar savām ambīcijām, ar saviem uzdevumiem, ar saviem mērķiem. Šī būs komanda. Koties aizvakar viņiem vakariņās, es redzēju, cik viņi ļoti draudzīgi un ļoti izpalīdzīgi viens pret otru izturās. Un tas ir pirmo reizi. Un tas, ka viens otrs pairago, ka sakot, tā ir mūsu sapņu komanda, es domāju, ka tas nav tālu no īstenības, ka patiešām ir izdevies pa pēdējiem 10 gadiem savākt kopā visus tos labākos. Es neredzu, kas ir palicis malā. Mūsu komandas pretinieces turnīrā Rīgā bija Lielbritānijas, Kazahstānas un Francijas izlases. Uzdevums nebija tik grūts, cik atbildīgs. Es noteikti biju satraucies tikai tādēļ, ka tā bija pirmā spēle man pēc ilgāka laika perioda Latvijas izlases sastāvā. Spēles savu skatītāju klātbūtnē vienmēr uzliek papildus atbildību, taču arī pozitīvi motivē. Pretinieki labi pazīstamie kazahi un franči, taču jāsāk pret turnīru melno zirdziņu Lielbritāniju. Pirms pirmās spēles satraukums ir pat tādiem vīriem, kuri spēlējuši visnopietnākajās līgās un pratuši izcīnīt vislielākos kausus. Tas viss notiek ģērbtuvē pirms spēles. Nezinu, kurā brīdī, vai mašīnā braucot uz arēnu. Nezinu, vienu brīdi brauc, viss ir it kā ļoti labi. Tad ienāk tā doma galvā. Šitas nav tik vienkārši. Un pēkšņi sāc domāt un tā. Acis liels paliek un sāc jau funktierēt, kādas tur tās sekas būs, kas ja notiek tas, ja notiek tas, ja notiek tas. Beigās jau sāc apris taisīt apkārt ģērbtuvei un saprot, tā. Un tad vienā brīdī pēc pirmā iemetiena uzreiz viss pārējā. Tie līmeņi var būt visādi, un es varu noteikti, ja es pārāk daudz kafiju sāku dzert vai sāku ēst kaut kādus našķus, ja sāku ēst, tad es tā ir, es esmu nervos. Tā ir, ejot garām, man kaut kas jāpaķer un kaut kādā veidā sev jānomierina. Un dažreiz sanāca tā, ka pilnīgi tā ir, es esmu pārēdies par spēles, vai ne, ko lai tagad dara man. Šodien es esmu nervos, jo it kā jau pats iekšēji nejūties nervos, bet ir kaut kādas pazīmes, pēc kurām es varu pateikt, es esmu nedaudz stresējis ar spēles. Bet tad, kā tā rīta pieskarās ledum un kā viņi atnāk pie manis, teiksim, vai sākās spēle, tad viņi izzūd. Mačs sākums pret Britiem ir nervos, bet turpinājumā mūsēji apliecina savu meistarību un pamet laukumu kā uzvarētāji. Sākums bija, uz vienu pusi, uz otru pusi, bet tad parādījās tas spēks un tā pārliecība, ka mēs guvām vārdus un jau spējām kontrolēt spēli un novest viņu līdz galam, līdz pēdējai minūtei, kad jau ar tādu. Šis darbs ir padarīts, un tagad mēs ejam tālāk. Viņi labi sāka, viennozīmīgi. Mēs arī vēl bišķiņi centāmies pieslīpēt tur vidējo zonu, un
Pēc pirmā perioda īstenībā treneris ienāca bišķi taktiski pamainījām, jo viņi baigi viegli gāja pirmajā periodā cauri vidējai zonai. Bišķi pamainījām un tad uzreiz spēlēt kļuva vieglāk, mazāk uzturējāmies savā zonā. Ko mainījāt? Noslēpums. We want to rebuild the team here and get people excited about coming back again. And this training camp we had, or this last 4 days, the excitement is back. Tas nedeva mums kaut kāda eiforijas sajūta, ka tād mēs šādi apspēlējām vienu pretinieku, tas noteikti garantēs mums panākums nākamajā spēlē. Otrajā turnīra spēlē pretinieki krietni vien zināmāki – Kazahstānas izlase. Visi apzinās, ka zaudējums visdrīzāk pārvilks treknu svītu sen lolotiem sapnim. Cīņas sākums mūsējiem padodas teicams – 2-0. Eiforija? Vai to jūt arī kapteinis? Eiforija nē, bet noteikti bija vēlme gūt vēl viens vārds. Lai jau kaut kur ātri pirms spēles beigām nodrošināt to pārsvaru, kas dod mums tādu pārliecību, ka šodien mums vairs nav tik daudz jāiespējams, varētu teikt tā. Un šī būs tāda arī diezgan salīdzinoši viegla spēle, kas beigās izvērtās pilnīgi otrādi. Tobrīd Kazahstāna guva 2 bezatbildes vārtus, un bija īstais laiks rādīt raksturu. Tur nav laika tagad domāt un žēloties un skumt, kā tad tā un sevi žēlot. Mēs tik labi bijām vadībā, tagad 2-2 atkal, ai. Uz to brīdi, kas mums jādara nākošās 20 minūtes, lai mēs uzvarētu. Kas tik teica, es neatceros. Es neatceros, ko Nolans teica, es neatceros, varbūt tās es kaut ko teicu vai neteicu, ko citi spēlētāji teica. Tur ir konkrēts mērķis. Kopīgiem spēkiem mūsējie savu panāca. Trešā perioda sākumā, ko Jānis Sprukts izveidoja un Mārtiņš Karsums ar Lauru Dārziņu piebeidz iedzimt to naglu, tas bija tāds ļoti liels pacēlums mums. Mēs esam vadībā, tad mēs zinām konkrēti savu uzdevumu. Mums ir jāspēlē, mēs nevaram spēlēt pasīvi, un tad atkal tas klikšķis bija, ka mēs kontrolējam spēli. Sāns mums bišķi saprināja, paši saprinājāmies un gājām uz pilnu banku. I was extremely proud of the way the guys competed, the way they worked. But I was more proud tonight to see that crowd, to see a full house and the fans really enjoying it. So just one of those special nights, and that's what hockey's all about. Uzvaru vai neizšķirt pret Franciju, Latvijas hokejam ļautu piepildīt sapni. Pilns tribīns, mājās. Zinām, kas ir licis uz šo spēli, kāda nozīme ir šai spēlē. Tas varbūt tās arī bija viens no iemesliem, kur mēs nedaudz tā, iesākām varbūt nedaudz bijīgi, varētu teikt, nevēloties kļūdīties, kas galu galā noved pie kļūdām. Cīņas sākumā franči parāda, ka uzvaru tāpat vien neatdos, taču mūsējie nonākuši bezdibeņu malā saglabā vienotu garu. Mēs necentāmies būt katrs individuāli varonis. Tagad paķersim Latvijas karogu viens, un es tagad uzvarēšu. Es tagad gūšu vārdus viens pats un tagad uzņemšos to atbildību. Nē, mēs turpinājām spēlēt pēc mūsu plāna, kā mēs bijām domājuši spēlēt pirms spēles, neatkarīgi no rezultātu. Ar kopīgiem spēkiem mūsējie tomēr spēja nodrošināt tik ļoti nepieciešamo neizšķirtu. Un jau pāris sekundes līdz spēles pamatlaika beigām svinības varēja sākties. Nebija palikuši kaut kādas 2 vai 3 sekundes tieši līdz pamatlaika beigām. Pretinieks spēlētāji jau nostājas uz tā iemetiena. Procentuāli diezgan maz iespēja, ka viņi vēl kaut ko varēs. Bet kādēļ man tas spēlētājs paprasīja? Viņa spēlētājs paprasīja, vai mums pietiek ar neizšķirtu. Es neatceros, cik tāda laiks bija īsti līdz beigām. Ja viņam vajadzēja uzvarēt ar pāris ripām, tas jau bija diezgan nereāli. Pavisam nereāli. Un tas spēlētājs man paprasīja, vai mums pietiek ar neizšķirtu.
Un es saku, jā. Tas Francijas izlases spēlētājs man saka, nu, tad mēs gribam labāk, lai jūs brauciet nekā otri. Vai ne? Un tā, okei, vai forši? Tāpat, tā ātrumā tā. Bet tik un tā, tagad ir jāpaķē metieni kaut kur, vai ne, ja tie nāk kaut kur vārtu priekšā. Un mēs beidzās tās fināls sirēni. Man jau ir pārliecība, ka spēle beigusies, un es tos cīnus metu pa gaisu, jā, un tur ar Reģu apņemamies, mēs esam kvalificējušies. Tāds prieks, un tā nūja aizlido kaut kur labi, ka tīkls bija aiz tā stikla caudāk, es viņu būtu iemetis tribīnēs, un es pagriežos, un es nevaru saprast, kādai vispārējie sēž uz soliņu vēl, vai ne? Mums taču jāpriecājas. Un tad, kad es saprastu, vecīt, mums tā kā pagarinājums ir jāspēlē. Bet jau tas prieks bija. Viss, mēs esam tur. Mēs esam sasnieguši, kādai mēs visi esam te atbraukuši. Un tad tā, jāspēlē, nu labi. Kur man nūja? Kur man cimdi? Nu jā, un tas prieks bija neizmērojams. Tas prieks bija tāds, eiforija, patiešām fantastisks sajūta, prieks par komandu, prieks par izlasi un prieks par līdzjūtējiem. Un ilgi lolotais sapnis bija piepildījies. Mēs paši zinājām, ka spēle sastāv no 60 minūtēm, un mēs tā arī ģērbtuvē pateicām, tas nekas, lai kā viņi spēlē turpināt vai nē. Vienalga mums jāuzlabo savu spēli, jādod labāks piespēles, kvalitatīvāk viss jādara, nevis vienkārši jāmētā tā ripa no borta uz bortu un uzreiz sniegums uzlabojas un lēnām mēs kurinājām un beigās tā arī sanāca. This game's all about momentum, it's about mistakes. People make mistakes, and a team that has the least amount of mistakes at the right time, I guess, is the one that lucks out and wins. So it's just one of those things where we're fortunate tonight and we're on the winning side. Questions, please. Yanni? We won. Oh. You know what? Before the game, because you know the situation, and our win. I'm sorry, they did win. Tas labākais zaudējums laikam manā mūžā. Es nezinu, paldies treneriem, sākot no treneriem līdz slidu asinātājiem, masieriem, komandai. Protams, arī skatītājiem, bez skatītājiem mums 100% tas neizdodos. Tā kā emocijas ir ļoti daudz un tā kā jāizbauda tagad. Nenormāls prieks, un tā ir tāds gandarījums, prieks par komandu, prieks par puišiem, prieks par visu, un tur tās emocijas ir nevaldāmas un varētu teikt pat bērnišķīgas un muļķīgas dažreiz. Bet tādas viņas ir, neatkarīgi no vecuma. Jā, tas ir nāk mūs apsveikt. Dažreiz bērnišķīgi uzvedamies, bet tā tas viss ir tāda, eiforija, tāds prieks par panākumiem. Un noteikti tas pats fantastiskākais, kas man likās, bija pēc pēdējās spēles, ka mēs jau esam kvalificējušies. Lai arī mēs zaudējām to pēdējo spēli pagarinājumā. Tas aplis, ko mēs slidojām pēc tam. Tā bija tāds realitātes apziņa, pilns tribīns. Visi stāv kājās, aplaudē. Un tad es sapratu, ka tas bija svarīgi ne tikai mums, bet arī tiem cilvēkiem, kas bija tribīnēs, tiem cilvēkiem, kas skatījās spēli televīzijā. Un daudziem citiem, cik tas tiešām daudz nozīmē. Es sapratu, šis bija vairāk nekā tikai viens komandas panākums. Un tā apziņa radās tikai tajā apraslidojumā. Okay. Šis bija kaut kas tāds, kas man paliks atmiņā uz visu mūžu. Latvijas sporta līdzjutēji ir ļoti prasīgi, taču bieži tas noved pie tā, ka šodien tu esi virsotnē, bet rīt jau mēslainē.
Šoreiz vainīgos gan nenācās meklēt. Kā mūsu Latvijas reālijas ir nedod Dievs, ja mēs nebūtu to punktu paņēmuši, šodien viss būtu pavisam citādās krāsās un atkal viss būtu apliec un apriec atkal. Turnīrs apliecināja, ka ik viens izlases spēlētājs bija gatavs mesties zem pretinieku mestās ripas, lai ar zilumiem un asinīm nosargātu komandai tik nepieciešamo uzvaru. Kas tādās spēlēs uzvar, manuprāt? To dažreiz sauc par upurēšanos, bet, manuprāt, tie ir vienkārši lēmumi, kad spēlētājs pats individuāli pieņem lēmumu. Vai viņam šoreiz nogulties pretī ripai, vai viņam šoreiz, kad viņam ir ripa, izdarīt to piespēli labi, zinot, ka viņam tūlīt pēc pussekundes pret viņu tiks izdarīts spēku paņēmiens, kas iespējams būs sāpīgs. Bet vai viņš ir gatavs pieņemt to lēmumu, ka viņš to izdarīs? Es to nesaucu par uzvarēšanos. Tas ir tāds lēmums, ko es gribu izdarīt, lai komanda šodien uzvarētu. Un tā spēlē, un visās 3 spēlēs katrs spēlētājs bija pieņēmis tādu lēmumu. Šī Latvijas izlase bija īpaša, un to jūta ik viens. Visi atbrauc, nav nekādas tur intrigas pirms, vai kas tur brauks, kas nebrauks, visi atbrauc. Un Sančs atbrauc, tas jau vien ko liecina, un Saša arī atgriezās atpakaļ. Tā kā, brīnišķīgi un vinēt savās mājās ceļazīmi, kur fani vienkārši ir, māleči, paldies viņiem, ka viņi mums palīdzēja tiešām 6. laukuma spēlētājs līdz pašām beigām pa mums visu laiku, tiešām prieks. Čaļu nebija bezcerība acīs, bija baigā grība. Bija baigā grība pierādīt to, ka viņi ir hokejisti, ka viņi ir labi spēlētāji, ka viņi var spēlēt. Visi jūta un saprata, ka šīs komandas patieso spēku veidoja Sanda nopietnā pieredze un vēlme būt kopā ar savējiem. Viņš mums ir tēvs komandā, jā. Tiešām, pret Kazahstānu arī pirms 3. puslaika. Pasaka visus vārdus, ka tu izēji un visu saproti. Tā kā viņš to dara tam, lai es nezinu, tā cilvēku neesmu redzējis tādu pat. Cik es esmu bijis citās komandās, nav tāda cilvēka tā kā Sands. Paldies, ka viņš piekrita ar mums spēlēt un tā pašam Nižujam, ka viņš atgriezās beigai malači. Šī būs jau 4. reize, kad Latvijas karogs plīvos Olimpiskajā hokeja arēnā. Atmiņas un emocijas mājos mūsos vēl ilgu laiku. Bija ļoti labs kolektīvs. Super. Nav vispār ko piebilst. Treneri un viss apkalpojošais personāls un puikas arī bija superīgi. Un tas ir vienkārši, tas ejas vēsturi. Šī izlase, šie spēlētāji, treneri bija visvienotākie, kādus es jebkad esmu. Pamanījis vai apzinājies, ka bija viens mērķis, un tas bija viss. Un bezumni. Es tagad sāku raudāt un virināt Put gāja, sākot ar tiem pašiem angļiem, un ja šitas te nemaisītu, būtu baigi labi. Es varētu vismaz zolīt parunāt. Tu teici, kad pateiks pēc kvalifikācijas turnīra par atgriešanos, kādi ir tie īsti iemesli? To mēs pēc tam parunāsim. Ir cerības! Vēl kalpiem. Tā man patīk, un dažreiz es dungoju viņu līdz pat pirms iemetiem. Ej, tā, nā. Paldies jums, paldies, ka visi par mums slimoja. Tas bija vienkārši lieliski. Paldies!